ļoti liels prieks redzēt tev atpakaļ manā YouTube kanālā 2024. gadā. Man gan vēl ir 2023. gada 31. decembris pulkstens 16:24, bet tas man neliedz iespēju jums novēlēt visskaistāko, visbrīnišķīgāko, brīnumiem un panākumiem pilnāko 2024. gadu. Ja jūs redzējāt manu vlogmas sēriju, kuras ļoti ceru, ka jūs redzējāt, tad es 8. video minēju to, ka mums ir 31. decembrī bija ieplānota Ziemassvētku pasēdēšana manā ģimenē, un man bija plānots arī jauno gadu sagaidīt ar viņiem. Pirmo reizi, man liekas, 10 gadu laikā. Tā kā man bija plānots jauno gadu sagaidīt ar savu ģimeni, bet viss nogāja pavisam greizi. Mēs nebrauksim pie manu brāļu, mēs nesvinēsim kopā jauno gadu, mēs nesvinēsim manu brāļu dēlu Leonoru dzimšanas dienu, mēs nesvinēsim šodien arī Ziemassvētkus mūsu mazajā lokā un neapmainīsimies ar dāvanām, jo Covids nav, diemžēl, absolūti nekur pazudis. Uzstīts, ka ne tikai manā ģimenes vai pazina lokā, bet arī visapkārt, kas dzirdējis, tik ļoti daudz cilvēku slimo gan ar Covid, gan ar citiem vīrusiem, gripām, slimībām. Tad, diemžēl, mums šodien nesanāks visiem satikties, jo saslimu, principā, visa man brāļa ģimenes. Es par laimi ar dāvu neslimā, man vecāki nesaslima, bet, diemžēl, mums sanāks pārcelt šīs svinības. Mums jau it kā ir plānā datums, varbūt 6. janvārī, kas ir zvaigznes diena. Respektīvi, mums šovakar ir pavisam cita plāna, absolūti ne tas, ko mēs domājam, bet mēs šovakar pavadīsim mājās. Un pie mums ciemos nāks draugi, tā kā, jebkurā gadījumā mēs pavisam noteikti 2024. gadu sagaidīsim feini forši. Tagad jādomās uz virtuvi un jāķerās klāt tam bardakam, kas tur norisinās, jo vakar mēs svinējām dāvu vārdienu. Es vēl pavisam ātri parādīšu arī savu šī vakara tērpu. Paskatieties uz tām spīdīgajām biksēm, vienkārši jaunais gads. Bikšu izskatā manā skatījumā, papildinājumā ar lūk šādu te jaciņu, ar spīdīgām bantītēm. Man ir spīdīgs grims, kā jūs to iespējams redzējāt iepriekš, tā kā es esmu vienos spīdumos un gatava jaunajam gadam. Lūk, šis ir tas minētais hauss, ar kur mums ir tagad jātiek galā, bet pirmā lieta, kas man ir obligāti jāizdara, ir jāuzliek vārīties olas un kartupeļu, jo mēs taisīsim savu ierasto jaunā gada rosolu. Loving me was all you tried when you were around. I've been told too many times now. Yeah, loving me was all you tried when you were around. I've been told too many times now. But somewhere going high, looking for a new start. Yeah, somewhere going high, looking for a new start, for a new start. Galvenais rasola griezējs ir ieradies. Aiziet, Mikī. Ko tu olas mizos man? Nu, Mikijs ir galvenais inspektors. Viņš novērtēs, vai ir labs vai nē, ja? Skatās, kur tie dasas gaboņi paliek. Tā šetiņš. Galvenais noslēpums mums vienmēr ir vai taisīt mērci atsevišķi apļodā, lai būtu perfektā garša, vai ne? Jā. Pieliekam franču svinetes, majonēzi, krējums, bišķīt sāls un melnie pipari. Ar šito kaķīti tu spēlējies. Šitā ir mīļākā mantiņa gan Deizijai, gan Mikijam. Ķersi? Miku? Aiziet?
braunis. Tagad no variantu jaunajam gadam ir jānāk. Virtuvē ir pielikta. Salāti ir uztaisīti. Man vēl tagad ir aša. Jāuztājas mans firmas deserts brownies. Es Ziemassvētkos taisīju 2 reizes un katru reizi bija tik pozitīvs atsauksmes un nepalika tieši neviens gabaliņš pāri. Es domāju, ka šokar arī tā kā pieturēšos pie klasiskām un pārbaudītām vērtībām un arī uztaisīšu brownie, kas ir super vienkārši. Un recepta no manējā recepta ir no Rimies. Būšu atstājusi aprakstu-kastītē. Izmēģiniet. Tiešām es domāju, ka jūs mājinieki jums teiks lielu paldies, jo ļoti garšīga. Man ir ideja. Tavā advents kalendārā, man liekas, ir vēl kāds lodziņš, kas vēl nav attaisīts. Iesim pastīties? Nec. Miku. Miku. Nec. Man liekas, ir vēl kāds te palicis, ne? Ko? Ja jau tu tik smuki dod ķepiņu. Tā, šito te. Paskaties, šitie sandviči ir, Miki. Jā, augšā. Malecis, lūdzu. Nāk, sit pieci. Sit kārtīgi, jā, labs, lūdzu. Gaizies. Malecis. Tad ķepu. Malecis, lūdzu. Atnāca ciemiņi, jā, ciemiņi. Auriņ, tavs labākais draugs atnāca, vai ne? Jā. Kontakts sanāk, filmēt no tās viņa. Ja galīgi. Mums pēc pēdējām stundām, jā. Pēdējām stundām. Čau. Nu, puiši, mēģināsiet? Aiziet. Nē, tu arī vēlreiz jāgaršo būs, jā? Nē. Patiesīs, vai jā? Tā, jā. Aiziet. Iedēties, ka mēs filmējam šitā būs. Tikai labas lietas var teikt, jā? Tas rūktens. Tas labs vismaz. Jā, nav labs. Nav labs? Ir labs. Nē, nebija tik nav. Kā par ko bija sūdzības vispār? Jā, tā, par ko bija sūdzības? Nē, sālīts. Pats gāzās. Sālīts ir labs. Tā reāli ir tukšums, puiši ir apēduši visus pārējos dāvu, ko tu var teikt savai aizstāvībai. Tas ir acquired taste. Ar laiku, jā? Ar laiku, jā. Ok. Tamās nākās, viņai ir vēlāk tur ķemnāru sanāk, ja tu pirmo reizi jā, šā, un dodas sniegā, visīgi, ja tu gan dodas, kā jau var mārā, var tur, kas vīnu, viņu neizpārāk, viņam ir sādurtāks, jā, ko viņi ir sādurtāks. Jā, labi, sēdi. Sēdi. Lēnām. Gaidi. Es vēl dzīvoju pie... Kur vēl ir, vai ne? Šie bija pēdējie draudziņi. Pēdējie no advents kalendāri. Viss kā varam beigušies. Es varu skatīties. Un tu vari tagad samainīt vietām, ja tev ir... Tagad es meitenes sākšu. Es izmantoju privilēģijas. Tāds privilēģis.
es vēlreiz izmantoju šīs izdevību un novēlēšu jums super foršu, laimīgu, priecīgu jauno gadu, lai piepildās visas jūsu jaunā gada apņemšanās. Visticamāk, mans nākamais video būs par maniem šī gada, tik dīvaini jau teikt, šī 2024. gada mērķiem un manām apņemšanām. Visticamāk, arī atskatīšos uz iepriekšējo gadu. Es tā novēlu lielisku atlikušo dienu un tiekamies nākamajos video. Atā!